šovā Latvijas zelta talanti ģimeņu versija. Jā. Ar jums kopā, kā jau katru mīļu šovu, esam mēs, Māra Grigale un Normunds Krutulis. Bet kur tad mūsu nav, vai ne, pārinieki? Kur tik skaties laika ziņās? Talantu šovos, dziedātāju šovos, ģimeņu šovos, tautas balss saklausītāja ausī. Protams, esam sastopami arī internetā. Nu labi, pietiks reklāmas. Šovs jau nav par mums, bet gan par mūsu lieliskajiem un neatkārtojamajiem dalībniekiem, kurus jūs, skatītāji, šovakar atbalstīsiet ar skaļiem aplausiem un ovācijām, vai ne? Vērtēsiet ne tikai jūs, bet arī subjektīva un neesmu pārliecināta par viņu kompetenci, taču žūrijā. Kā jums šovakar klājas? Labi, šādi mums sevi prezentēja reperis Biceps. No repera, skatoties no mūsu skatu punkta pa labi, no viņa skatu punkta pa kreisi, no jūsu skatu punkta uz priekšu, profesionālis it visā Zinaīda Ločmele. Otrā pusē Maiga Valodiņa. Un tagad pietiks oficiālo runu. Un šovs var sākties! Un tā, pirmie savu talantu prezentēs Plaukstiņu ģimene no nākotnes. Sagaidām! Kā tur ir? Kur? Nākotne. Nu, kā jau visos Latvijas ciemos. Ziemā balts sniedziņš, vasarā zaļa zāle. Tāpat kā tagad, ne? Globālā sasilšana nedraud. Normund netaisies par muļķi, nākotne ir ciems Jelgavas novadā. Kā Krievijas grupu mašīna vremeni laika mašīna? Normund. Pirms priekšnesuma vēlējos precizēt jūsu ģimenes stāvokli. Tātad, ģimenes galva Aļģirds Plaukstiņš, viņa kaimiņiene Gudrīte Plaukstiņa, kaimiņienes māsīca Smilga Plaukstiņa, kaimiņienes māsīcas draudzene Klementīne Plaukstiņa. Jūs esat tik tuvi radinieki, vai arī visus svētkus pavadāt kopā? Pilnīgi visus, pat ja Klementīnes kaķenai Klemmei piedzims kaķēni, iemesls svētkiem. Tas nu gan ir ievērības cienīgs notikums. Bet nu, Plaukstiņu ģimene ar priekšnesumu Plaukstiņas! Jā. Nu, man jau nu patika malači Plaukstiņi. Jā. Žūrija, ko teiksiet jūs? Nu, man jau nu patika malači Plaukstiņi. Ja skatās no ritmikas viedokļa, trešās frāzes 4. taktī nedaudz pa ilgu izturēja 16 daļu pauzīti. Un ritmiņš pakāpās, bet nu kopumā normāli. Paldies Plaukstiņiem! Kā otrie uzstāsies drošie un atraktīvie skaņbalstiņi! Sveicināti! Vai jūs esat gatavi? Nesam pārliecināti, bet varam pamēģināt. Pirms tam es
nedaudz pastāstīšu par jūsu ģimeni. Tātad, Orests ir mērnieks, un jūs, Felicitī, esat viņa māsas, drauga, māsīcas, tantes, 3. pakāpes brālēna paziņa. Tieši tā. Gandrīz kā vīrs un sieva. Lūdzu, skatuve ir jūsu! Interesanta dziesma! Žūrijam? Interesanta dziesma. Skatoties no muzikālā viedokļa, mūziķi labi nostrādājuši skaņdarbu, bet vokāls ļoti vājš, respektīvi nebija vispār. Paldies jums, paldies jums! Nākamā ģimene, ko grūti nosaukt par ģimeni, ir Denis Dakstiņš. Jā, Sveiks! Sveika, Batarreika, mana papakana reika. O, jūs esat arī dzejnieks! No jā. Vakaros, kā pirms gulētiešanas, sacerēju jaunu dzeju. Bija pajūznāca mūza, un tā, gribat dzirdēt? Protams, lūdzu! Ziemassvētki sabraukuši rakstītani kamanā. Tagad, bērni, saņemiet pasajāni kājiņā. Man ir tāda deja vu sajūta, liekas, kaut kas pazīstams. Jā, es arī rakstīju, tad domāju, kaut kur dzirdēju. Labi, tad rādiet savu talantu. Labi. Ceļos katru rītu pulksten 5. Nepaspēju iest es neko, jo man jāpaparo savas govis, meitu māsu savu mīļāko. Tad, kad izdaru es visus darbus, nepaspēju nomazgāties es, bet pareizāk man sacīt vajadzētu. Nav ne dušas, nav ne kabīnes. Atkal skolas busu nokavēju, atkal būs ar kājām jāiet man. Bet problēma man lielākā ir skola, uz matemātiku jau zvaniņš skan. Nonākot uz skolu priekšā pancants, kur tu biji, kad tik ātri klāt. Es tam saku, nokavēju visu, nevajag tik traki mani rāt. Izrādās pēc Vancāna teiktā, ko tik viņš ar mani darīja. Novāra un teica šādu tekstu, nebija, kad šo to dalījā. Rotas vīrus sācis mani mocīt, jūtu, ka tu liktās gals būs klāt. Bet jau uzvarēšu šovā, dzīvošu es dzīvi akurāt. Bet jau uzvarēšu šovā, dzīvošu es dzīvi akurāt. Cik aizkustinoši, jūs gan esat talantīgs. Žūrijam? Cik aizkustinoši jūs gan esat talantīgs. Labas harmonijas, patīkamas akordu secības, man tikai pietrūka modulācijas par pussolīti uz augšu. Paldies, paldies! Pienākusi kā pirmspēdējai ģimenei, bet pirms tam ilgi gaidītā reklāmas pauze. beidzot, es jau noguru no runāšanas mutē saules kā tūkstnesī. Labdien, labrīt, labvakar! Esiet sveicināti mūsu mazajā TV šovā Mazais jautājumiņš. Un tā, šodien mēs izspēlēsim vārdu spēli. Jūs redzat vārdus, burtiņus, un jums šie burtiņi ir jāsaliek pareizā secībā, lai sanāk kaut
kaut kāda dzīvnieciņa vārds. Un tā, zvaniet uz šo mazo numuriņu 777 37. Cik vienkārši. Un atgādināšu to, ka šis dzīvnieciņš ir tāds maziņš ar tādu maziņu līpiņu un gārām skaistām ūsiņām. Un, jā, halo, kas mums ir sazvanījis? Vents. Vent, man prieks! Jūs noteikti esat no Ventspils. Nē, no Gulbenes. Nekas, arī labi. Un, nu, kas tas ir par vārdiņu? Tas ir? Ķāzies. Nē, tas nav ķāzīs. Zvaniet šo mazo numuriņu 777 37. Vai arī varat uz manu mājas numuru, bet labāk uz šo. Un tā, zvaniet. Mēs gaidām nākošo atbildi. Un, jā, halo, kas mums ir sazvanījis? Halo? Jā, halo. Halo? Halo. Genoveva tu? Nē. Genovevu var? Duja? Genoveva. Genoveva bija mazotīs. Zvaniet šo mazo numuriņu 777 37. Atgādināšu, ka šis dzīvnieciņš ēd burkānus. Zvaniet. Jā,